Liepājas komandas sporta veidiem kārtējais panākums. Un šobrīd sieviešu futbola komanda Latvijā šī gada laikā otro reizi apliecina, kad ir stiprākā. Pirmo bija patīkami redzēt Latvijas 3. olimpiādē, kad Liepājas komanda izcīnīja zelta medaļas, kas notiek vienreiz 4 gados, un es domāju, ka ir jāsaka tāds būtisks panākums. Un jā, Latvijas čempionāts, pirmā vieta, izšķirošās spēles, ļoti daudz emocijas, jāsaka kārtīgs sporta notikums un kārtīgas cīņas. Līdz ar to, protams, ka paši sportisti no tā arī iegūst. Es domāju, ka tādās spēlēs jau dzimst nākamie čempioni un noteikti, kad arī motivācija aizstāvēt, jaunas virsotnes izcīnīt, izlasēs spēlēt. Un es domāju, ka tādā veidā iedrošinot arī jaunās meitenes, kuras varbūt ar futbolu gribētu nākotnē kaut ko darīt. Tā kā Liepājas sporta spēļu komandas gadu no gadu mūs priecē. Protams, ka tas ir sports un nevar būt, un visi grib būt pirmie, bet katrā ziņā ir liels prieks. Futbols, basketbols, florbols, hokejs, tie ir tie sporta veidi, kas liepājnieks priecē, uz kuriem nāk skatīties un kuriem just līdzi. Grūtākā spēle bija, protams, tā pēdējā spēle pret FK Rīgu, jo tā bija izšķirošā. Vai nu mēs iegūstam zelta medaļas, vai nu tomēr nē. Spēle izšķīra tas, kad mēs bijām ļoti noskaņojušās uzvarēt, un arī tas, kad mēs līdz ar švilpi spēles sākumu tieši tā kā metāmies uzbrukumā, un pirmajās 15 minūtēs iesistām 3 gols, kas deva mums pārliecību, ka mēs esam labāks, mēs varam uzvarēt. Emocijas spēlējot Liepāja, protams, ir ļoti patīkams, un esmu lepna, ka es varu pārstāvēt Liepājas komandu, jo es pat neesmu no Liepājas, es esmu no Saldus. Man šī pilsēta ļoti patīk, es jau šeit dzīvoju 6 gadus, un es domāju, ka arī es šeit turpināšu dzīvot, jo man šeit viss patīk. Šeit padām ir jūrmala, parks, stadions, man šeit ļoti patīkam. Šodien sveicām Liepājas sieviešu futbola komandu ar uzvaru Latvijas čempionātā, Latvijas kausā, un šīs meitenes var apsveikt arī ar to, ka viņas šogad bija pašas labākās arī Latvijas olimpiādē, un faktiski Liepāja var būt lepna to, ka ne tikai vīriešu futbols, ne tikai citas komandas spēles kā basketbols, bet arī sieviešu futbols ir augstā līmenī, un šobrīd ir tā iespēja, ka meitenes brauks Latviju pārstāvēt arī ārzemēs un Eiropas līmeņa sacīkstēs. Tas ir tāds svarīgs notikums, un kārtējo reizi mēs varējām šeit pilsētas domē kopīgi pārunāt un nospraust nākošos mērķus. Liepāja ir viena no retajām pilsētām, kur ir pārstāvēt faktiski visas komandu spēles, un tā ir tāda unikāla Liepājas varēšana parādīt sev arī sieviešu futbolā.